Par zinātnieku es gribēju kļūt. Man ļoti patīk bioloģija un fizika. Un, daudz lasīju, tāpēc tā kaut kā gribējās sākumā būt tā. Tā kaut kādā apmēram 8. klasē pēkšņi kā ar nāzi ne, un tā interese pazud. Un bija 100 grāmatas izlasījis par to tēmu, un tad kaut kā pievērsos mākslē. Nē, gluži otrādi. Tas ir šausmīgi tāds atvieglojuma process, kad taisa māksla, un tad līdz ar to tas ir vienīgais labais veids, kā dzīvot. Jā, grūti. Tas ir tas, acīm redzot, kas mums kaut kādā lielā mērā atšķir no dzīvniekiem. Un māksla ir kaut kas tāds cilvēku darbības process, kas ir patiesībā šausmīgi pozitīvs. Es nezinu, kaut kāda ķīmijas procesa galvā notiek, un kā tāda atvieglojums visam tā mēs redzam, ka, teiksim, izgatavojot kaut kādu mākslas priekšmetu, kaut kā paliek tā, pa vienu problēmu pasaulē paliek mazāk. Tēma ir, nezinu, pasaules radīšana. Viss man interesē, kā tas viss ir radies. Droši vien tas ir bērnības kaut kāds tur, nezinu, trauma, ka man tā zinātne tomēr patīk joprojām, kā radies cilvēks, kā viss notiek process pasaulē. Un es tā mazā skudriņa, kas arī tur mēģina kaut kā ieģelīt, tur nolikt pareizā vietā. Man ir vajadzīgi daži, nevienmēr un dažādās kombinācijās tādi priekšnoteikumi. Jābūt kaut kur āboliem, ko uzgraust, melnai tējai bez cukura, melnai šokolādei, varbūt kāda laba tabaka. Piemēram, tas būtu labs cigārs vai laba pīpe. Tas tā vajag reti. Un kaut kāds ērts sēžamais. Un tas patiesībā zīmols, piemēram, pareizā cietumā. Un viss. Atklāšu. Tad es strādāju tā, ka man bieži visgaišākās idejas nāk 10. vakarā. Un tad es visu piezīmēju, pierakstu, uzzīmēju un izdaru tā, kā viss vajag, lai tas tā paliek. Un tad nākamais process ir kaut kāda no rīta, tā no apmēram 8 līdz kaut kādiem tur 9, kad vēl tā īsti nav pieslēdzies pie tādas realitātes, un tad vēl tur var kaut kā bez kaut kādiem aizspriedumiem novērtēt, kas ir izdarīts 10. vakarā. Un tas ir tas radošais. Un pēc tam ir kaut kāds periods, kad ir notiek kaut kāds mehāniskais darbs. Un pēc tam varbūt arī kaut kādā pēcpusdienā atkal, teiksim, kaut kāds radošais ieslēdzās un atkal diena iet uz beigām, un 10. vakarā atkal nāk kaut kāds jauns idejas, kas, teiksim, var piepildīt nākamo dienu. Ja es tā skatītos uz to tā ģeopolitiski, tad es neesmu apmierināts. Ja es skatītos tā politiski un visādi kaut kādi sociāli, tur politiski, tad arī neesmu apmierināts. Bet, teiksim, ja es runāju, teiksim, ļoti egoistiski pats par sevi, tad varētu teikt, varbūt viss ir baigi normāli. Bet vienkārši es nebūtu par to runājis, ja zinātu, ka ir potenciāls, kas var to vienkārši atrisināt un uzlabot situāciju. Relatīvi vienkārši, saprot, bez īpašās piepūles un kaut kādām investīcijām, bet, diemžēl, tas nenotiek. Es domāju, ka mums nav tāds īsti tāda paškritikas tāds, vai es, kā lai to nosauc vēl, vienmēr sakot, mēs tā domājam, ka mūsu māksla ir kaut kāds baigi super, labākais Eiropā gandrīz, un ka mēs esam baigi unikāli un visu kaut ko, bet patiesībā tas pilnīgi otrādi, 180 grādi. Ja mēs to būtu, teiksim, zinājuši, ka tā tas ir, mēs būtu varbūt savādāk to darījuši vispār.
Un vēl ir viena interesanta kā lai pasaka, fenomens mūsu mākslā. Mēs esam ļoti postmoderni. Mēs droši kopējām, teiksim, kaut kādus cits mākslinieks, apzināti vai neapzināti, nav svarīgi. Mēs kaut kā kopējām, un viss tā pārējā masa, to skatītāji saka, ka tas ir baigi forši. Un arī profesionāli pasaka, neko īpaši, teiksim, sliktu nesaka, ka tas nav labi. Bet es runāju šoreiz nevis par tādu, saprot, var nokopēt un, teiksim, nodziedāt kaut kādu zināmu dziesmu, bet vienkārši nodziedot viņus savādāk un labāk, tā kā visiem pārējiem skauž. Bet nē, mēs vienkārši dziedām tā, kā tur dzied tie kaut kādi oriģinālie, kas to ir dziedājuši. Un mēs esam baigi laimīgi, ja mēs varam kaut kā ļoti tuvu vai kaut kā līdzīgi nodziedāt. Un tad ir, baigi forši. Tas ir viens. Un vēl tādā pašā, paškritiski mēs vēl neesam pret tādu lietu, ka mēs tajā žūrijas vai tā lielā masa, kas kaut ko izvēlās no mūsu preces un kaut kāda liela masa, kas pasaka, ka lūk, šīs te ir, es nezinu, krēsls ir labs, piemēram, viņi nav izglītot šī dizaina jomā, piemēram, krēslu dizaina, ja? Un viņi pasaka, jā, tas ir baigi forši, un sūta šito krēslu kaut kur uz ārzemēm un mēģina tur iestāstīt visiem, ka tas ir labi, tie atkal nesaprot, un mēs atkal apvainojamies, ka tie ir tik stulbi, ka nesaprot mūs. Ja? Un tā ir tā lielā kļūda. Ja? Es varu nosaukt ļoti daudz piemērus, ka tas viss ir iztērēt naudu, iztērēt līdzekļu, kaut kāda komisija, kas tur kaut kā tur nobalso par to, ka tas ir labi, bet aizsūta, ka mūsu valsts reprezentācija uz turieni, un tur ir tā izgāšanās, bet tur, saprotiet, tas viss tā vajag oficiāli, tur, protams, visi smaida un spīž rokas, kas ir ļoti labi, uzēd latvieši tur rupmaizi un šprots un aizmirst to lietu. Tie ir mūsu baigākie kaut kādi kompleksi. Un viss tā aptuveni emocionāli, traģisks stāsts par latviešu mākslu.